Labrīt! Cik priecīgs sveiciens, labrīt, paldies! Jelgavas draudze man tiešām ir mīļa un saistās ar kaut ko siltu. Daudz no jums noteikti zina Dārtu Debneri, vai ne? Viņa viena no manām tuvākajām draudzenēm, un atceros, ka tad, kad mēs vēl bijām pusaudzes, atbrauc pie viņas ciemos, un mēs vēlu vakarā spēlējām un dziedājām uz klavierēm tukšā dievnamā. Tā ir īpaša sajūta un atmiņa. Tāpat atceros, kad ar gaismas ceļā mēs šeit atbraucām un mūs tik labi uzņēma ar ēdienu, ar dekorācijām. Mums likās, ka mēs uz kāzām esam ieradušies, nevis vienkārši koncertu nodziedāt. Jūs protat būt viesmīlīgi. Un tagad es atbraucu, un tagad šeit ir mana otra tik ļoti tuva draudzene Inga, un viņa man ik pa laikam stāsta kaut ko par Jelgavas draudzīti, un viņa teica, ka jums ir ansamblis un ka jūs dziedat, un es atbraucu, un tas viss ir ar jauniešiem. Jūs vispār apzināties, kas tā ir par vērtību? Tā nav visās Latvijas draudzēs, tas ir kaut kas unikāls, un jums labi skan, tiešām skaisti, un es sēdēju, klausījos un smaidīju, un man liekas, cik skaisti. Paldies par uzņemšanu. Tagad kopš vairāk esmu arī par Rīgu, nesanāk tik bieži būt Talsos, un es nezinu, kā talsinieki jūtas atbraukuši šo garo ceļu uz Jelgavu, uz jauniešu dievkalpojumu. Tur Jāna priekšā, bet man jūs vismaz prieks ir redzēt. Es ceru, ka jūs neesat ļoti vīlušies, ka tas saucās tā, kā es tagad esmu retāk, ja Muhameds neiet pie kalna, tad kalns iet pie Muhameda, tad arī no sērijas Jānas talsiem vairs tik bieži nebrauc, tad talsinieki atbrauc tur, kur ir Jāna. Jā, liels prieks jūs visus satikt, un jo arī tagad, kamēr es runāju, redzēt smaidīgas sejas. Man patīk publika, kurā var just, ka jūs iesaistīti. Paldies jums par to jau tagad. Vēl īsi pielūgsim, pirms es ķeros pie šīs dienas uzrunas. Mīļais Tēvs, paldies Tev par šo Jelgavas draudzi. Paldies par šo sabata rītu, paldies par iespēju runāt un kalpot Tev, un par tiešām katru, kas ir šajā dievkalpojumā ielicis sirdi. Un es lūdzu, lai Tu svētī šīs pūles un rūpes un lūkšanas, kas šeit ir bijušas. Un es lūdzu, lai Tu atver mūsu sirdis un runā uz to, kas katram personīgi ir jādzird. Kungs, Tu esi Dievs, kas ir personīgs Dievs, un es lūdzu, lai tiešām katrs personīgi Tev šodien sastop tādā veidā, kā tas ir nepieciešams. Un es lūdzu, lai mani vārdi ir Tavi vārdi. Kungs, runā Tu, apklāj mani, un lai Tu, Jēzu, mirdzi. Tavu mīļā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sākšu ar jautājumu. Cik no jums, un paceliet droši arī rokas, cik no jums kādreiz dzīvē ir aizgulējušies? Es meklēju, vai ir kāds, kurš nav aizgulējies. Dažas rokas nav pacēlušās, bet es teiktu, 95–7% ir aizgulējušies. Ritver, tavs mazais arī, ja tā ātri? Skaidrs. Vai kāds no jums ir kādreiz nokavējis skolu vai darbu? Arī redzu, jā. Cik no jums ir griezušies kādreiz atpakaļ pēc aizmirsta telefona vai maka? Tieši tā. Arī man ir bijis tieši tas pats. Un jautājums jums. Kā jūs tajā mirklī esat jutušies? Tāds, cik labi, ka nokavēju darbu, cik labi, ka aizgulējos. Parasti ir stress, es nezinu, kā jums, kad nozvana modinātājs un kaut kur jāskrien, un tad ir stress, tad kaut ko ķer, kaut ko vēl aizmirst, kaut kas krīt no rokām ārā, vai nokaitina, vai neīstajā mirklī sapralīst mašīna. Kāpēc tagad? Droši vien, ka tās ir pirmās reakcijas. Nokaitināmība, nedaudz dusmas, kāds skarbāks vārds. Katrā ziņā tās pārsvarā nav pašas priecīgākās emocijas. Varbūt kāds ir uztrenējis, baznīcā daudz par to ir runāts, par pateicību, par slavu jebkuros apstākļos. Ir cilvēki, kas ir uztrenējuši un ir tās, slava Dievam. Bet tas ir tāda trenējama lieta. Droši vien, ka it īpaši kāds vēl ir ticības ceļa sākumā, tā nav pirmā dabīgākā lieta. Izlasīšu jums kādu stāstu. Džordžs Kīts bija ieguldījumu baņķieris, kurš ļoti mīlēja savu darbu.
kā arī savu uzticamo BMW. Bet dzīve mēdz sagādāt negaidītus pavērsienus. Un kādu dienu braucot mājup, Džordža BMW pēkšņi pārslēdās pirmajā ātrumā un tajā arī palika. Uzticamā mašīna Džordžu bija pievīlusi, un tas, protams, bija nepatīkams pārsteigums. Džordžs nevēlējās riskēt. Viņš zināja, ka nākamajā rītā viņam bija svarīga sanāksme Ņujorkas Pasaules tirdzniecības centrā tieši 8:00. Un šī tikšanās bija izšķiroša viņa karjerai. Lai viss noritētu gludi, viņš nolēma agri no rīta doties uz autoservisu. Nākamajā dienā 7:00 Džordžs jau bija servisā. Taču viņu sagaidīja liela vilšanās, jo mehāniķi atsacījās sākt darbu tik agri. Viņiem darba laiks sākās no 8:00. Viņam nācās gaidīt veselu stundu. Un, kad beidzot sākās remonts, tas ilga tikai 5 minūtes. Un, kad viņa automašīna bija salabota, Džordžs devās ceļā uz savu biroju, steidzās, taču papildus tam viņu aizkavēja sastrēgumi. Tā nu viņš, kamēr gaidīja, viņš pacēla acis uz priekšu un pamanīja uz augšu, ka ir dūmi no ziemeļu torņa. Ņujorkas Pasaules tirdzniecības ziemeļu torņa. Ar trauksmi viņš ieslēdza automašīnās radio un uzzināja šokējošu ziņu. 8:46 lidmašīna bija ietriekusies Ņujorkas Pasaules tirdzniecības centra ziemeļu tornī, un tieši šajā tornī Džordžam bija jāatrodas 8:00. Ir runa par 2021. gada 11. septembri. Kā jums liekas tajā mirklī? Viņš vakarā visu bija nostresojies. Zināja, ka viņš nokavēs visticamāk tikšanos. Brauca droši vien, iespējams pie stūres nebija pārāk apmierināts par sastrēgumiem. Un saņemot šādu ziņu, kādas jums šķiet viņam bija emocijas tad? Diez vai vairs dusmas. Ja nu vienīgi dusmas un izmisums par situāciju kopumā, par saviem kolēģiem, par cilvēkiem, kurus viņš pazina. Bet tajā pašā laikā, es domāju, viens no pirmajiem teikumiem ir paldies Dievam. Paldies Dievam, ka tas BMW noplīsa. Līdzīgu stāstu, protams, ne tik dramatisku, stāstīja man draudzene pirms pāris nedēļām. Mēs bijām sabatskolā Rīgā kopā, un viņa teica, ka arī viņai autobuss ir pretējā ielas pusē, un viņa redz, kā viņš pienāk, viņa cenšas tikt pāri, bet mašīnas un viņa netiek. Nu neko, gaida nākamo, brauc ar nākamo un redz, ka iepriekšējais ir iekļuvis avārijā. Protams, tā nebija tik dramatiska avārija, bet traumu risks. Tāpat tās aizkavēšanās un dažādas citas problēmas. Un tāds, varbūt labi, ka es nenokavēju. Bet tās nav pirmās domas, tīpaši, ja mēs uzreiz neredzam rezultātu, kas ir noticis vai kas varēja notikt. Tas nav mūsu pirmās domas, kas ienāk mūsu prātā. Tāpat reizēm šādas nejaušības var būt arī patiesībā uz kaut ko ļoti labu, uz iespējām, uz izaugsmi. Es atceros, ka 2017. gadā es aizbraucu uz Valenciju, Spānijā, uz jauniešu konferenci. Tur bija vairāki tūkstoši jauniešu un ļoti iedvesmojoši. Un es atceros, ka mēs iekāpām ar draugiem tramvajā un centāmies, mēs jau bijām iekārtojušies un zinājām, kur konferences vieta, un mēs tur braukājāmies. Un iekāpa kāds vīrietis un sieviete, un mēs tā izskatās, ka varētu būt tā kā varbūt arī no mūsējiem, varbūt arī, ka nē, kas to zina. Un tur viens no mūsu grupas bija drosmīgs un uzrunāja šos cilvēkus. Un jā, izrādās, mēs braucam uz vienu vietu, viņi tieši meklēja, kā tur nokļūt. Beigās šai sievietei, viņu sauca Zipora, viņai izrādās dzīvoja, bija paņēmusi naktsmītnes ganīs turpat, kur mēs, un viņa tur bija viena, un viņa pa vakariem un no rītiem negribēja iet viena, tā nu mēs gājām kopā visi bariņā. Un viņi to novērtēja kā īpašu laipnību, un kaut kā sākās mūsu draudzība. Vēlāk izrādījās, ka viņa bija, kāds pagājušajā gadā atcerās GYC Europe, lielo konferenci arī jaunieši, kas bija Latvijā. Viņa bija viena no, viņa principā bija vadītāja vietniece šajā komandā. Un tā es dzīvoju savu dzīvi, mēs sazinājāmies, un tad, kad viņi nolēma atstāt komandu, viņi izdomāja, ka viņi piedāvās šo vietu man, jo viņi redzējusi, kā esmu, vismaz dzirdējusi, kā esmu darbojusies šeit pat Latvijā. Tas bija ļoti negaidīti, pilnīgi šokējoši. Viņi piedāvāja palīdzēt. Tur daudz citas mazās nianses, kuras vēlāk skatos, man tur bija kaut kāda iemesla dēļ jābūt. Un tās ir tās mazās lietas, detaļas būt īstajā vietā, laikā, ko tu pat īsti nemaz nekontrolē. Un, protams, ka šī pieredze bija vērtīga, viņa bija pārveidojoša. Un
iespējams, ka pagājušajā gadā Latvijā tas nebūtu noticis, nebūtu bijis komandā. Un šādas mazās lietas, kas nes svētību, kur tu neko it kā neietekmē. Tu vienkārši dzīvo savu dzīvi un pēkšņi, tur vadība, tur nejaušība, kādreiz pasargājot no ļauna, kādreiz par kaut ko labu. Un tāpēc reizēm tās nejaušības sakrājas, un tu liekas, tiešām nejaušības. Nedaudz par daudz to nejaušību dzīvē sāk palikt. Es gribētu ar jums kopā izlasīt 2. ķēniņu grāmatu 6. nodaļu. Atvērsim tiem, kam ir bībeles. Ja kādam nav bībele, tas nekas. Vienmēr ir bībeles aplikācija vai adrese bībele.lv, kurā jūs varat sekot līdzi. 2. ķēniņu grāmata. Tas ir bībeles vidus, vecā derība. Un 6. nodaļa. Tātad stāsts ir par pravieti Elīsu. Tātad viņš bija pravieša Elija, sekotājs, pravietis, kas vecajā derībā un arī mūsdienās, kāds, kas nes Dieva vēsti. Kāds, kas nes un par Dieva vēsti. Un situācija tāda. Tātad ir Arams ķēniņš, kas karo ar Izraēlu. Tātad notiek viņiem tur karš. Un Arams ķēniņš cenšas iekarot konkrētas teritorijas. Un tā viņi izveido apmetnes, un Dievs Elīsam saka, lai Izraēls iet tur garām, tur ir Arams ķēniņa karaspēks, uzmanieties tur uzbruks, un Elīs to noziņo visu laiku Izraēla ķēniņam. Un Arams ķēniņš sasauc kopā savus cilvēkus un saka, kurš no mums ir nodevējis, kurš sadarbojas ar Izraēla ķēniņu, kā viņi var zināt katru reizi, kad mums ir plāns, kur mēs būsim, ko mēs darīsim un tā tālāk, kurš ir nodevējis. Tad kā cilvēks saka, neviens nav nodevējis, bet ir pravietis Elīsa, kuram Dievs pastāsta to, ko tu runā savā guļamistabā. To, ko tu slepenībā no citiem slēp savus plānus, Dievs to atklāja. Un ķēniņš sadusmojas un saka, tad ejam pēc tā pravieša Elīsas, citādāk mēs taču neko nepanāksim. Un tagad lasīsim no 13. panta. Tad 2. ķēniņa 6:13. Tad viņš pavēlēja, ejiet un apskatieties, kur viņš ir, lai sūtu un lieku viņu sagūstīt. Kad viņam tika teikts, ka Elīs atrodas Dotanā, tādā pilsētā, tad viņš uz turieni sūtīja zirgus, ratus un stipru karapulku. Un tie atnāca naktī un ielenca pilsētu. Tad bīstama situācija vai tāda mazā problēmiņa? Diezgan bīstama situācija. Vesels, stiprs, spēcīgs karapulks, un tu savās mājās tikmēr mierīgi nakšņo. Pamosties no rīta, opā. Elīs kā pravietis nebija īsti bruņots, viņš bija zemnieks. Ko tagad darīt? Lasam tālāk, 15. pants. Kad Dieva vīra kalpotājs cēlās agri no rīta un izgāja ārā no mājām, redzi, tad karaspēks ar zirgiem un ratiem bija jau pilsētu ielencis. Un viņa puisis tam sacīja, ak, vai mans kungs, ko darīsim? Pilnīgi normāla reakcija. Tātad Elīsas kalps pamostas, iziet ārā un skatās, viss ir ielencis. Pat ja viņiem būtu bijuši ieroči. Ko viņi daži izdarīs pret karaspēku? Savukārt Elīsas atbilde ir ļoti interesanti. 16. pants. Bet viņš atbildēja, nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Un Elīsa lūdza Dievu un sacīja, kungs lūdzams atver viņam acis, ka viņš var redzēt. Un tas kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzēja, un lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu. Elīsa bija satraucies. Nepārāk. Un tagad man jums ir jautājums. Vai bija objektīva realitāte, ka situācija ir ļoti bīstama? Jā, ļoti bīstama situācija. Vai ir objektīva realitāte, ka īsti izejas nav? Ja tur apkārt vēl bija kalni, pilsēta ir ielenkta, vai ir iespēja īsti aizbēgt? Nav. Tā ir objektīva realitāte. Izejas tā tad nav. Vai ir objektīva realitāte, ka Elīsa
šajā situācijā ir nonācis tāpēc, ka viņš kalpoja Dievam, viņš darīja labu, viņš aizsargāja ļaudis. Vai tā ir objektīva realitāte, vai tā ir patiesība? Jā. Ja viņš būtu turējis muti ciet un viņi tur būtu karojuši savā starpā, tad viņu neviens nenāktu meklēt. Viņš kalpoja Dievam, viņš darīja labu. Un tā var notikt mūsu dzīvēs. Mēs varam nonākt visbezcerīgākajās situācijās. Mēs varam darīt labu un par to saņemt netaisnību. Mums var būt problēmas, neizdošanās, slimības, neveiksmes, un tā visa ir objektīva realitāte. Tādas lietas notiek. Vienalga, vai cilvēks ir labs, vai cilvēks ir ļauns, vai cilvēks ir kristietis, vai cilvēks ir nekristietis. Šādās situācijās laiku pa laikam mēs nonākam, un tā ir objektīva realitāte. Tā mēdz būt sāpīga, tā mēdz būt sarežģīta. Bet jautājums man, vai šī ir vienīgā realitāte, kas ir stāstā minēta? Tikai tas, ko mēs tajā mirklī redzējām? Redzu dažas galvas, kas krata, ka nē. Tieši tā. Elīsa izgāja, paskatījās, ir slikti. Bet viņš teica, ar mums ir vairāk nekā ar viņiem. Kungs atver acis. Elīsa zināja un redzēja ko vairāk. Ka viņa pusē ir debesu karpulki. Ka viņu pusē ir kaut kas daudz spēcīgāks un lielāks par redzamo. Ka ir kaut kāda aizmugure, kas ir spēcīgāka. Un stāsts turpinās ļoti, ļoti interesanti. 18. pantā, kad mēs lasām, kad tie nāca pret viņu, tad Elīsa lūdza to kungu un sacīja, sit šo svešo tautu ar aklību. Un viņš to sita ar aklību, un kā Elīsa to bija vēlējies. Nu labi, interesants lūgums. Un tad tālāk, ja mēs lasām, mēs tagad nelasīsim visu pantus, bet Elīsa saka, šī nav īstā pilsēta. Pats Elīsa saka, nāciet, es jūs aizvedīšu. Ko tas karaspulks var darīt? Viņi taču neko neredz, nav jau baigo variantu. Jā, mēģiniet līdzi. Tā viņš aizved Samarijas vidū, kur pie Izraēla ķēniņa, kur visapkārt tagad ir izrēlieši un Izraēla karaspēks. Un viņš lūdz, lai atver viņam acis, un tagad šis karaspēks saprot, mēs esam ziepēs. Viss bija labi, bet tagad mēs esam Izraēla vidū. Ko nu darīt? Un šeit ir ļoti labs jautājums. Tagad Izraēla ķēniņš 21. pantā saka, kad Izraēla ķēniņš viņus ieraudzīja, tad viņš jautāja Elīsam, mans tēvs, vai man būs tos bez žēlstības nokaut? Un skatieties Elīsas atbildi. Nākamajā pantā viņš saka, nē, tu to nedrīksti darīt. Vai tu gribi nomaitāt šos ļaudus, kurus tu neesi, nedz ar savu zobu, nedz ar savu loku ņēmis gūstā? Cel viņiem priekšā ēdienu un dzērienu, lai viņi ēd un dzer un atgriež atpakaļ pie sava kunga. Un viņš tiem sarīkoja lielu mīlestību, un tie ēda un dzēra, un viņš tos atlaida, un tie atkal atgriezās pie sava kunga. Pēc tam aramiešu sirotāju pulki vairs nenāca Izraēlas zemē. Visinteresantākā, manuprāt, kara situācijas atrisināšana, kāda vien var būt. Un, manuprāt, šeit mēs tik ļoti redzam, kāds ir Dievs. Mēs zinām, ka šajā pasaulē visu laiku, mēs zinām, ka ir labi cilvēki, ir ļauni cilvēki, ir labas situācijas, ir sliktas situācijas. Mūsos pašos ir labas izvēles, ir sliktas izvēles, nesautīgas izvēles, sautīgas izvēles. Visos līmeņos visu laiku ir šī cīņa starp labo un ļauno. Un Dievs, viņam taču rūp pat mūsu ienaidnieki un pretinieki. Tā bija sveša tauta, kas nepazīst Dievu, Izraels pazina Dievu. Lai gan tajā laikā viņi nebija pārāk uzticīgi Dievam, tā arī ir taisnība, bet atmaksāt ļaunu ar labu. Vai Dievs deva izēju pilnīgā bezizējā? Jā. Vai Dievs deva svētības pat ienaidniekiem? Jā. Un vai viņš atrisināja šo situāciju ilgtermiņā? Jā. Ir situācijas, Bībelē ir aprakstīts, kur arī Dieva eņģeļus ir nokāvis, ir, kur izrēlējuši paši karo. Situācijas ir dažādas, un arī risinājumi ir dažādi, un mēs nekad nevarēsim atrast atbildes visiem jautājumiem. Jo mēs neredzam lielo bildi, mēs redzam tikai to, ko mēs redzam. Es arī redzu jūs visus. Es nezinu, kas šobrīd notiek Rīgas dievkalpojumā. Es nezinu, kas notiek jūsu ģimenes locekļu dzīvēs. Varbūt kādam šobrīd šajā dienā brūk kopā dzīve. Varbūt kādam ir vislielākie svētki un prieks. Es to nezinu. Dievs zina.
Viņš zina, kuri vārdi šodien jums ir jādzird, uz kuriem viņam jums jāizstājas ausis ciet, kurus varbūt jūs nespējat nest. Tā visa ir Dieva ziņa, ir pārāk daudz nezināmo lietu, kuras mēs nespējam kontrolēt, bet Dievs redz lielo bildi un viņam ir risinājums. Ir divas objektīvas realitātes. Ir tā, ko mēs redzam, kas ir mūsu acu priekšā, un ir tā, ko mēs neredzam. Un jautājums, kura realitāte ir spēcīgāka? Pēc šī stāsta, un es domāju, tie, kas varbūt ilgāku laiku ir gājuši kā kristieši, ļoti labi apzinās, ka tā ir neredzamā realitāte. Tā ir Dieva realitāte. Jā, tur notiek visādas arī cīņas un tādas, bet tad, kad aiz tev aiz muguras stāv Dievs, ne tikai aiz muguras, aiz priekšu, viņš kā aizsargs tev iet aiz muguras kā lielais brālis, bet viņš arī iet pa priekšu un ved. Kad dzīve ir par un ap un visos veidos ar viņu, caur viņu, uz viņu, zem viņu un visādi citādi, tava ikdienišķā realitāte kļūst citādāka. Un spēks nāk no neredzamās realitātes. Un mēs nākam no kultūras, un arī šī brīdi mūsdienu modernā draudze, un mēs to nevaram noliegt, ir ietekmēta no mūsdienu kultūras. Jau pēc tumšiem viduslaikiem, un tie bija briesmīgi, un pravietojumos arī ir teikts, ka tā nebija Dieva griba. Tas viss, kas tur notika, ka tas bija pilnīgi pretēji viņa raksturam. Cilvēki vīlās baznīcā, reliģijā un tā tālāk. Un es pilnīgi saprotu. Es droši vien būtu viens no tiem, kas iet pret un karot un teikt, tā nedrīkst būt. Jo tā bija netaisnība, tas bija šausmīgi, kas tajā laikā notika. Un cilvēki bija vīlušies reliģijā un bija jāmeklē kaut kas cits. Un tā tas viss ir attīstījies līdz mūsdienām, kad viss ir par pierādījumiem, redzamo. Ir gan taisnība, kad es arī mācījos bioloģiju, un ir taisnība, ka arī mūsdienu teorijās, attīsmā un evolūcijā ir tik daudz caurumu, ka arī tur vajag ticību. Pat šajās zinātnēs nevar iztikt bez ticības, jo visu tu nevar pierādīt, visu tu nevar salikt. Nav viss pierādāms un izmērāms. Bet tas, kas mums ir, ko mēs redzam, un tas arī mums, kā visas, arī Bībelē, visas tautas ir ietekmējušās no apkārtējās kultūras, un arī mēs nevaram būt tik augstprātīgi, jo domāt, ka mēs esam imūni par to, mēs neesam. Un līdz ar to arī mūsu dzīvē ir tas, ka mēs uzticamies tam, ko mēs redzam. Mēs redzam svētības, Dievs ir ar mani. Mēs neredzam svētības, Dievs nav ar mani. Izdodas mana kalpošana, tā tad Dievs to ir svētījis. Tas ir mans aicinājums. Tas tā nav, tā tad tas tā nav. Pat ja mēs tomēr paliekam šajās kalpošanās vai kur citur, tad bieži vien mēdz būt šaubas, kāpēc es šeit esmu, ko es vispār daru, kam tam vispār ir jēgas. Es te daru labu, man nāk pretī ar ļaunu. Un visas šīs lietas mēs visu laiku domājam par to, ko mēs redzam, ko mēs jūtamies, kāda ir vai nav šī redzamā realitāte. Un skatāmies uz Bībeles varoņiem un domājam, wow, kā bija tajās dienās. Vai mūsdienās tā var būt? Jā, Dievs ir izspēcīgs, bet ne manā dzīvē. Jā, Dievs var pašķirt sarkano jūru, bet Daugavu viņš pašķirt tagad nevarētu. Labi, es nesaku, jums tagad jāiet eksperimentēt, vai Lielupi jums te tuvāk Lielupi eksperimentēt. Tā bija krīzes situācija, kad viņiem arī bija bezizēja un Dievs radīja ceļu bezizējā. Bet ideiski. Vai ir šī pārliecība, ka Dievs var izveidot ceļu tur, kur ceļa nav? Un, ja spēks nāk no neredzamās realitātes, noliedzot tās eksistenci, mēs to pazaudējam. Bībeles varoņi zināja un nešaubījās par Dieva eksistenci, par viņa spēku, par cīņām ar ļauno. Kas esam tikai mazs puzles gabaliņš lielajā bildē, mums tā dzīvot bieži vien ir jāmācās no jauna. Un padomāsim, kāda bija atšķirība starp Elīses un puiša reakciju, šī kalpa puiša reakcija. Elīse vadījās pēc neredzamās realitātes. Viņa kalps pēc redzamās. Un kāds ietekmē mūsu ikdienu, pavisam vienkārši. Kas veido mūsu rīcības un lēmumus? Vai mēs rīkojamies baiļu vadīti? Kā varēja rīkoties šis jaunais puisis? Tas ir normāli, viņš noteikti vēl bija jauns un relīzes kopā nesen kalpojis. Ne par vēl tur vārds puisis. Kāda ir mūsu rīcība? Baiļu vadīta? Vai mūsu rīcību vada paļaušanās? Vai mēs apzināmies Dieva spēku, apsolījumus un ieinteresētību mūsos? Vai notiekot situācijā mums sākas raizes, uztraukums, panika, dusmas, nokaitinājumība,
vai mūsu acu priekšā nemitīgi ir šeit jābūt kaut kam vairāk. Kaut kam, ko es neredzu, bet es paļaujos uz savu tēvu, kurš visu sakārtos. Atvērsim Ebrejiem 11.1. Slavenā ticības nodaļa. Ebrejiem 11. nodaļa, vēstule Ebrejiem. Jaunā derība, pašas beigas un 1. pants. Ebrejiem 11.1. Kā man iedvesmo lapu šķirstīšana, kad es dzirdu, kā Bībeles lapas šķirstās. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Pārliecība, ka Dieva realitāte ir patiesāka par redzamo. Kad Ābrahamam apsolīja, ka viņam būs bērni un ka viņš būs daudzu tautu tēvs un ka viņam būs tik daudz bērni kā zvaigznes debesīs, šajā stāstā viņš nonāca lielā vecumā, viņam bērnu nebija. Redzamajā realitātē viss ir neiespējami. Viņam nevar būt bērnu, sieva jau ir veca, kāda iespēja. Un Dievs pirms tik daudziem gadiem viņam deva šo apsolījumu. Neredzamajā realitātē viņam jau ir bērns. Tajā mirklī, kad Dievs dod uz apsolījumu, tā jau ir realitāte, pat ja mēs vēl to neredzam un līdz tā ir ceļš ejams. Tajā mirklī, kad Dāvidu svaidīja par ķēniņu, viņu vēl vajāja daudzus gadus, un viņš līdz ķēniņam netika vēl ilgu laiku. Bet tajā mirklī, neredzamajā realitātē, viņa identitāte Dievā jau bija Izraēla ķēniņš. Jeremija, kad viņš vēl bija kā bērns un spēlējās, kad mēs zinām, kad arī pravietim Jeremijam tur sākumā ir Dievs teikts, ka es tevi izredzēju, kad tu vēl biji mātes miesās. Mēs iedzimstam ne tikai fiziskajā realitātē, bet arī neredzamajā, kur mums katram jau ir ielikti talanti, spējas, kāds uzdevums. Un, ja mēs to neīstenojam, mēs apzogam sevi un citus. Varbūt kāds ir izcils, fantastisks, talants mūziķis, un viņš caur to varēs parādīt, ka ir cerība, bet to neīstenojot, daudziem cilvēkiem tiek atņemta cerība. Kāds varbūt ir izcils sludinātājs un runātājs, bet baiļu vai kaut kādu arī vecāku reizēm aizspriedumu vai virzības vai kaut kādu draugu ietekmē vai kā citādāk to neīstenojot. Citu cilvēku dzīves nevar tikt mainītas vai tiek ierobežot. Dievs atrod veidus vienmēr, bet tas ir tik daudz citādāk nekā tad, kad mēs saprotam, kā Dievs mūs redz. Un patiesība par to, kā Dievs mūs redz, ir, ka mēs esam glābti, ka Dievs ir mūsos personīgi ieinteresēts, ka viņam rūp, ka viņš var mums dot mieru, augstāku kā visu saprašanu, ka viņš piedod grēkus, ja vien mēs tajos atzīstamies, un dara mūs brīvus. Dievs mūs var darīt laipnus, Dievs mūs var darīt par atbalstu. Visus raksturu trūkums, kas mums pietrūkst, Dievs to spēj mainīt, un tā ir realitāte. Par to ir apsolījumi čupām. Mūsu atbilde ir saprast, kam mēs esam radīti un to īstenot. Kāpēc tu esi šajā pasaulē? Izlasīsim Jeremijas 17.5-6. Jeremijas grāmata, 17. nodaļa. 5-6. Tad Jeremijas 17.5-6. Tā saka tas kungs, nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem, un tur miesu par savu atbalstu un elkoni, un kura sirds atkāpjas no tā kunga. Tas ir kā kails koks tuksnešainā klājumā, tas nekad nekādu labumu neredzēs tam jādzīvo izkaltušajās tuksneša vietās, neviesmīlīgajā klājuma sālainajā zemē. Diezgan skarbi vārdi. Kas paļaujas uz cilvēkiem. Protams, ka mums ir ģimenes locekļi un draugi, un es arī paļaujos saviem draugiem un tā tālāk. Bet viņi fiziski nevarēs būt vienmēr klāti. Es arī esmu zaudējusi tik daudzus cilvēkus savā dzīvē. Un ko tādu? Un ja nu pieviļ netīšām, mēs paši mēdzam pievilkt citus cilvēkus negribot. Paļaušanās uz redzamo aizved pie bezspēka, pie tuksneša.
Jo tāpat nāk grūtības, ikdienas, viss pārējais. Un ja tas ir, mūsu cerības ir uz sapņiem un uz darbu un uz visām šīm lietām, labi, slavu Dievam, ja tur ir svētības un tas izdodas, aleluja. Bet visi vairāk vai mazāk ir piedzīvojuši to mirkli, kad viss sabrūk. To mirkli, kad kaut kas neizdodas. Ko darīt tajos mirkļos? Lasam tālāk 7. un 8. pantu. Tā. Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to kungu un kura cerība ir tas kungs. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens un kas rieš savas saknes, jo tu upei, tas nebīstas karstuma, tā lapas paliek zaļas, arī sausā gadā tas nebīst, tas nemitīgi nes savus augļus. Šeit arī apstākļi ir vienādi. Karstums, tuksnešaina vide, viens koks zaļo, viens ir pilnīgs tuksnesis. Apstākļi ir vieni tie paši. Dievs nav aicinājis, ka pēkšņi no mums būs svētību leja un leipatrija, un mēs dzīvosim kā nieres pa taukiem. Nē, Dievs to nav apsolījis. Bet ir gan viena lieta, ko viņš ir apsolījis. Viņš spēj dot brīvību. Un visiedvesmojošākie stāsti ir tie, kuros cilvēki iet cauri grūtībām, un noteikti jūs sastapuši tādus cilvēkus, un viņi spēj saglabāt gaišumu. Viņi spēj saglabāt, pārdzīvot par situācijām, viņi spēj saglabāt iekšēju brīvību, nekļūt naidpilni situācijās. Tas ir brīnums, ja jūs piedzīvojat un satiekat šādu cilvēku, varbūt jūs paši izgājuši cauri, ka paši esat šokā, kas tikko notika, kāpēc es tā reaģēju. Palikt zaļojošam kokam jebkuros apstākļos. Tas ir tas, ko Dievs apsola. Tāpēc ir stāsti par tām pašām koncentrācijas nometnēm, šausmīgi stāsti. Un ir cilvēki, kas paliek tik zemiski līdz pēdējiem. Un tas ir normāli. Kurš gan varētu nosodīt tajā situācijā? Neviens. Un tad ir daži izņēmumi, kas spēj saglabāt vērtības, kas spēj saglabāt laipnību, sirsnību, un visbiežāk, nevienmēr, bet visbiežāk tie tomēr ir kristieši. Jo tur ir pamats, kas nav satricināms. Kad es domāju par savu dzīvi, šīs ir lietas, kuras, saprot, man pašai vēl ir jāmācās. Dieva žēlstībā lielās lietās viņš kaut kā man ir devis šo apziņu, bet ikdienas lietās reizēm aizmirst. Un, laikam tāda, man tā ir stāsts rakstīt, bet es saprotu, viņus visus neizstāstīšu. Kā Dievs vada šajā neredzamajā realitātē. Labi, kādi jau ir dzirdējuši, stāstīšu šo pašu stāstu. Kāds cits varbūt būtu arī talsiniekiem nedzirdētāks, bet nekas talsinieki būs pacietīgi. Vairāk no jums gan jau arī zina, kad tad, kad man tikko palika 17 gadi, es zaudēju māmu. Un viņa nebija kristiete. Tā bija autoavārija ziema un viena diena un viss. Un es eju uz skolu, un man draugi sūta, ka internetā ir raksts. Viena sieviete reiz gājis bojā, divas ir smagi cietušas, un es nezinu, kura no tām ir mamma. Jā, tur ir aprakstīts mans mammas Honda Civic. Un man mamma audzināja vienu, un tas nozīmē, ka visa zeme zem kājām satricinās. Un es savā ģimenē arī biju vienīgā kristiete. Es nenāku no kristīgas ģimenes. Un Dieva žēlstībā viņš, tad, kad man bija 12 gadu, man bija tāda īpašs laiks, kad Dievs man atbildēja personīgi lūgšanu, sadziedēja sirdi, iemācīja, ko nozīmē mīlestība, ko es saprotu, ka es vispār nezinu, kas tāds ir, tāda kāda Bībelē aprakstīta. Nesautīga, kas nemeklē savu labumu, kas ir laipna, kas panes visu, kas tic visu un cer visu. Tāda mīlestība, ka es saprotu, ka es nezinu, tas cits tāds, bet tajā mirklī es iemācījos, ka universāli Dievs nav par lielu, lai nonāk pie maza bērna un dziedinātu. Un, kad pienāca šī traģēdija, Dievs mani patiesībā jau par to brīdināja. Mēs iepriekšējā vakarā ar mammu vēl sastrīdējāmies, un īstais laiks, kad sastrīdēties ar kādu, vai ne? Kad tu nākamajā dienā kādu zaudē. Bet Dievs man uzrunāja, lai es neeju gulēt bez salīdzināšanās. Skaidra Dieva balss. Vēl dažādas lietas. Viņš man tam patiesībā tajā iepriekšējā vakarā sagatavoja. Un es atceros, ka es uzzināju, un es gāju kristīgā skolā, un man draugi arī tur bija. Viņi uznāca augšā, un tie, kas bija kristieši, par mani arī aizlūdza, un mēs gājām aplītī uz riņķi, un es atceros, ka nāk tuvojas tā mana kārta, un man liekas, ko es varu lūgt? Un es kaut kā sāku, un Dieva žēlstībā, un tā tiešām ir Dieva žēlstība, es nevaru izskaidrot, kā es to nesot,
salīdzinoši īsā kristiešu ceļā, es zināju, ka Dieva plāns ir vislabākais. Ka tam visam ir jābūt lielākam iemeslam. Un es sāku lūgt, un es klausos, es saku paldies pat. Un es klausos, man liekas, tā kā neiet kopā, kaut kas nav kārtībā. Un caur to lūgšanu Dievs dod pilnīgu mieru. Protams, bija grūti saņemt viņas rotiņas, ko viņa ikdienā nesāja, vai bērnu kleitu izņemt ārā, ko es zinu, ka noliec kapja, ka es zinu, ka viņai tā būs mugurā. Bija grūti, bet tās mokošās sāpes tika paņemtas nost pirmajā dienā. Un es biju šokā, un es Dievam teicu, bet kā? Un ja nu viņa nebūs glābta, ja nu viņa nebūs, viņa vairs nesatikšu debesīs, un Dievs vienkārši parāda. Es nemēģināju par to domāt, bet viņš atgādināja situācijas, kur viņš vēra vaļā Dievam sirdi, viņa vēra vaļā Dievam sirdi, bet viņai bija aizspriedumi pret baznīcām, pret reliģijām, bet viņa nebija aizvērta. Ko es jau zināju, mums bija sarežģītas attiecības, jo viņa pati bija ļoti nelaimīga, un es vēlāk arī vēl vairāk caur stāstiem uzzināju, ka viņa nekad nebija piedzīvojusi, ko nozīmē īsta mīlestība. Viņa alkat mīlestību, un tā viņa to nekad nepiedzīvoja. Un vēlāk Dievs lika kopā šo lielo bildi. Aizlūkšanas, kas bija par mani, bija fiziski sajūtams. Es pusgadu fiziskā apskāvienā staigāju. Es nemāku to izskaidrot. Es vienkārši zināju, kurā mirklī kāds par mani lūdz. Cilvēki man vēlāk nāca teikt, es saku, es zinu, ka tu par mani lūdz. Kā tu zini? Es nezinu. Es vienkārši zinu, ka tu par mani nopietni lūdz. Tas viss bija tik nereāli. Turklāt Dievs man vēl salika prātā pārliecību, kas notiks tālāk ar manu dzīvi, turpmāko pusgadu, jo loģiski palikt bez apgādnieka, finanses, viss pārējais, tev dzīvi jāsakārto, jāizveido no jauna. Dievs saliek, un turpmākajā pusgadā viss tieši tā arī notiek. Un pēc tam tā doma, ko Dievs man iedeva, atgādinot caur dažādām situācijām, ka mamma nebija aizslēgta Dievam, es sapratu, ka Dievs nekad nedara tā, ka cilvēks vairs vaļā un tad, nebūs, šito mēs neņemsim debesīs. Tas nekas nedošu vairs laiku. Es nezinu, ko mamma darīja, kad mēs pēc sastrīdēšanās un izlīgšanas, slavu Dievam, aizgājām katru savu istabu. Es nezinu, varbūt viņa lūdza vai ko. Bet ja nākamais, ko viņa redzēs, būs Jēzus seja un beidzot piedzīvos mīlestību tādu, kāda tā ir, mums palicējiem bija grūti, vecmāmiņai visgrūtāk. Ko es viņai labāk varu novēlēt? Kaut arī es nezinu visu. Bet tā apziņa, ka mēs esam kara laukā, ka mūs var ievainot. Jo karā ievaino gan labus, gan ļaunus. Bet ka ir Dievs, kurš redz visu, un viņam nekas nenotiek tāpat vien, tas palīdz ne tikai neņemt lietas personīgi, bet ieraudzīt lielāku lauku un tajā mirklī būt par svētību. Vēlāk šis stāsts, kad es viņu stāstīju detaļās, jums ļoti ātri pārskrēju pāri, tas ir iedrošinājis tik daudz cilvēkus un devis cerību vēlāk sērojošiem cilvēkiem, jo šis nav vienīgais zaudējums, ko esmu piedzīvojis, būt blakus, un es pat necenšos, un vienkārši redzu, ka Dievs var to lietot. Kas ir jūsu pieredze? Nekas nenotiek tāpat vien, un es nesaku, ka tagad visām ciešanām mums būs arī atbildes. Nebūs. Bet ja visam ir jēga, visam ir lielāks konteksts. Un es vēl gribu atvērt pēdējo rakstu vietu no 2. Pētera vēstules. 1. nodaļas. 3. līdz 4. pāns. Slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir apdziedinājis. Es 1. vēstuli lasu, ļoti atvainojos, man jau likās kaut kas nav labi. 2. Pētera 1, 3 līdz 4. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Cik mums Dievs ir dāvinājis, kas mums ir vajadzīgs dievbijībai un dzīvībai? Tāda fiziskai dzīvībai, lai mēs eksistētu. Un dievbijībai tas nozīmē raksturam, izaugsmai, Dieva līdzībai. Cik? Visu. Visu. Kāds var būt? Un tālāk ir rakstīts, tā atziņā, tātad viņa pazīšanā, viņa izpratnē, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti liels un dārgus apsolījumus. Apsolījumi, līdzīgi kā Abrahamam, no tevis es celšu tautu. Tajā mirklī, kad Dievs to apsola, tā ir realitāte.
pat ja mēs to vēl neredzam. Ja mums dzīvē ir milzīga vētra, ja Dievs ir apsolījis mieru, tajā mirklī, kad mēs paļaujamies šo apsolījumu, mums dzīvē ir miers, pat ja mēs vēl to neredzam. Un, tā liels un dārgs apsolības, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jūs, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ pasaulē. Dzīvošana šajā ar šīs neredzamās realitātes apziņu ir dzīve mierā, tā ir dzīve spēkā, tā ir dzīve arī ļoti lielās pārmaiņās. Dievs var vadīt visur, kur pa labi, pa kreisi. Tā būs dzīve pilna nejaušību, jeb kā man labāk patīk teikt šo terminu, kaut kad dzirdēju, dievjaušību. Visticamāk, jūs satiksiet visneparastākos cilvēkus, tāpēc, ka jūs nokavēsiet sabiedrisko transportu. Un tikai tad jūs ieraudzīsiet, wow, nekad nebūtu domājusi, ka man izvērtīsies saruna. Man ir bijuši ceļojumi un lidmašīnas, biedri kaut kādi, kur pēc tam stāsta par Dievu, kur liekas, ko, vai mēs savā starpā runājam un izrādās tieši priekšā sēž kāds cilvēks, kas sen ir nācis uz draudzi un atpazīst pat cilvēks, par kuriem mēs runājam un stāsta, jā, es sen esmu bijusi uz draudzi. Kāda iespēja? Nokavējām vienreiz mēs braucām ar Impact komandu uz Dāniju, un tajā reizē mēs ļoti lūdzām arī par ceļu tieši. Mēs iekāpjam vilcienā, mums noskanē biļeti, un saka, ka ir galapunkts, bet mēs zinām, pēc laika nevajadzētu būt. Ja mēs skatītos Dānijas karti, tad te ir Kopenhāgena, te augšā ir Zviedrija, mums vajadzēja tikt tur. Mēs aizbraucām līdz tuvāk Zviedrijai. Mums noskanēja biļeti, neviens neko nepateica. Mēs vēl kāpjot iekšā prasījām, vai šis ir īstais vilciens. Jā. Tur mēs satikām sievieti, kas arī bija kristiāna, mums bija fantastiska saruna. Atpakaļ ceļā. Tas vispār bija kronis visam. Mēs braucam atpakaļ, un mums biļetes pirka Henriks. Viņš ir ārsts, viņš ir pedants. Es varētu sajaukt visu, ko viņš nekad nesajauc. Viņš nopirka biļetes vilcienam uz nākamo dienu, nevis to pašu. Viņš šokā bija. Tur 6 biļetes, labi, vienā pirkumā, bet tur taču iziet cauri visiem vārdiem. Viņš pārbaudīja mums kā ārzemniekiem, vai viss ir kārtībā. Kā viņš nepamanīja datumu? Neko, nopirka autobusu biļetes. Mēs apsēdāmies, un mums priekšā sēž 2 puiši. Tur tāds autobus, kur bija tā galdiņš. Un viņi saprata, ka mēs mārzinieki vārds pa vārdam, ko jūs darat. Mums tādas bībeles diskusijas bija. Tas viens puisis gulēja, bet otrs bija tik ieinteresēts, prasīja visus pamat jautājumus. Mēs vēlāk secinājām, mums vajadzēja braukt ar šo autobusu, nevis ar vilcienu šī puiša dēļ. Tur bija par glābšanu, par visu. Tā bija viena no iespaidīgākajām sarunām manām dzīvē. Mēs vienkārši sajaucam. Neko nesajaucam. Visam, kas notiek mums dzīvē, ir iemesls, pamats un jēga. Vai tu gribi dzīvot dievjaušībās, vai viss norakstīts nejaušībām? Mēs dzīvojam uz robežas, ka mums ir iespēja paļauties visu, ko mēs redzam, vai redzēt un dzīvot ar kaut ko vairāk. Jo spēks nāk no Dieva realitātes. Šo spēka, vai jūs izvēlēsieties šo spēka, Dieva vadības un jēgpilnu ikdienu, kurā tu esi svētība. Jo Dievs visu ir sagādājis. Kas tu būsi? Dzīvos redzamajā realitātē vai dzīvos neredzamajā? Vai tu dzīvosi bailēs, vai tu dzīvosi spēkā? Vai tu redzēsi grūtības, vai tu būsi par spētību, par spīti grūtībām? Nolieksim galvas lūkšanā, un es gribētu veltīt nedaudz klusumu, lai jūs paši parunājat īsi ar Dievu. Un tad es turpināšu un noslēgšu ar lūkšanu. Mīļais Kungs, daudzi no mums, es tā skaitā, ja tīpaši ikdienā, mēdzam aizmirst, kāds ir tavs spēks, kāda ir tavas rūpe par mums un par mūsu līdzcilvēkiem, par mūsu tuviniekiem. Kungs, un varbūt kādu no mums nekad nemaz to īsti līdz galam nav piedzīvojuši. Mums iemāca mums dzīvot ar šo apziņu. Un piedzīvot un pārliecināties atkal un atkal, ka tas nenotiek tikai citu cilvēku dzīvēs,
mistisku stāstu dzīvēs, Bībeles varoņu dzīvēs, bet ka tā ir realitāte šeit un tagad. Kungs iemāc mums to. Iemāc mums raudzīties pāri par redzamo un vienmēr atcerēties, ka tu par visu tur nomodā savu aci un uzdot jautājumu Dievs, ok, šis notiek. Kur tu mani vēlēs vadīt? Kā tu mani vēlēs lietot? Kas man no šī jāiemācās vai kā man ir jābūt par svētību? Viņš palīdz mums satvert apsolības, pirmkārt viņus zināt un satvert ar ticību. Arī ticība ir tava dāvana. Un mums māci mums sekot, nevis skriet tev pa priekšu, palikt pazemīgiem savās sirdīs un celt citus. Paldies tev, ka tu to darīsi, jo tev rūp. Un uzklaus arī visas personīgās lūgšanas, kas izskanēja. Tev, mīļā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.